Esiet sveicināti podkāsta klausītāji un YouTube skatītāji. Šodien pie manis ciemos ir īpašs viesis, kuru es pazīstu jau vairāk kā 32 gadus. Jā, ļoti interesanti, vai ne? Un šodien pie manis ciemos ir, es tagad domāju, kā man tevi pieteikt, kuru pirmo teikt. Tātad šodien pie manis ciemos ir mans tētis un handbola treneris ar, kā mēs tikko noskaidrojām, ar 38 gadu pieredzi, kas man ļoti daudz ir vairāk nekā man ir gadi. Pēters Tervits. Čau. Labdien. Pēteri. Čau. Kristīna. Es jau vairākas reizes esmu savos Instagram stāstos stāstījusi par tevi, to, ka tu biji mans pirmais treneris. Vismaz cik es atceros, man liekas, man citi treneri nav bijuši. Un man tā interesanti atmiņā attausa viena lieta. Es atceros, ka tu strādāji pie Opīša datora Liepājā un rakstīji kaut kāds aprakstus par sportistiem. Bija tāda lieta? Jā. Atceries, jā? Kaut nezinu, tas laikam ir kaut vajadzīgs vai kas, labi. Un tad kaut kad es atceros, ka es atradu arī par sevi. Jā, šos faktus nezināju. Un vienīgais, ko es atceros, tur bija rakstīts par to, ka man esot sportisks niknums. Aha. Tas ir tas, ko es visu laiku atceros, bet tu varbūt vairāk atceries un vari varbūt pastāstīt, jā, kāda es vispār biju kā sportiste. Tik daudz, cik tu varbūt no tā laika atceries, jo man tas handbola laiks nebija īpaši garš, man liekas. Nesanāca, jā, pārmēr garš. Jā, tas, ko es esmu rakstījis, vienmēr ir interesanti uzrakstīt kaut kādas novērojumus un kaut kādas prognozes dot, un tad skatīties, kas piepildās. Es domāju, ja godīgi, ka tas ir kaut kur pazudis. Noteikti. Ja nu vien kādā disketē varbūt. Bet varbūt kādā disketē kaut kur, jā. Jo pēc tam ir ļoti interesanti skatīties, kas notiek. Protams, bez šaubām ir testu mērījumi, bet ir interesanti arī kaut kādas subjektīvas lietas uzrakstīt un arī, jā, kas attiecās uz raksturu. Un sportiskais niknums bez šaubām ir pilnīgi kaut kas cits nekā niknums. Tā ir pilnīgi cita darīšana. Lūk. Bet kāds bija jautājums? Kāda es biju kā sportiste? Kādu tu? Īstenībā vispār, tad, kad es skatos uz tiem bērniem vai pieaugušiem, kurus es trenēju, es redzu ļoti lielu izaugsmes iespēju. Tad, kad es skatos uz pretinieku komandas spēlētājiem, ja viņiem sanāk kaut kas tāds pats labs, tad man liekas, viņiem nejauši sanāca. Bet tad, kad es skatos uz savējiem, tad es visiem redzu lielu izaugsmes iespēju, kādu talantu vai kaut ko nozīmīgu, arī sportisko niknumu. Un tad un tai pašā laikā paiet gads un aizvien es redzu, ka ir kaut kāda izaugsmes iespēja. Un jebkuram savam audzēknim, kāpēc viņš tiek trenēts, kāpēc viņš tiek audzināts, kāpēc viņš tiek dažreiz bārts, tāpēc, ka viņš ir tā vērts, tāpēc, ka tur ir iekšā. Tur kaut kas ir iekšā. Un savos audzēkņos es to redzu. Un bez šaubām savā bērnā audzēknī tu to noteikti redzi pieckārtīgi. No tā. Vai es varu kaut ko baigi konkrēto atcerēties? Nē. Piedošana. Man šķiet, ka tu pie tam spēlēji ar gadu vai 2 gadus vecākām meitenēm. Jā, tā vienmēr bija. Un tas vien, ja tu tur jau esi visā tajā kompānijā bijusi un pat tikusi uz laukumu, arī tas bija. Tas nozīmē, ka ir bijis potenciāls, jo, jā,
Es nekad man šķiet, nekad savā mūžā neesmu nevienas medaļas vai balvas dāvinājis. Es vienmēr esmu gribējis, lai ar piepūli, ar cieņu pret sevi, pret pretinieku un ar cieņu pret balvu. Vienalga bērns vai pieaugušais, lai sasniedz to balvu. Pavisam, es bišķi papeldēšu uz priekšu, pavisam nesen bija gadījums, kad kādam no spēlētājiem manā komandā bija dzimšanas diena tajā dienā, kad man bija jāpieņem lēmums par to, kuram spēlētājiem dot labākā spēlētāja balvu. Mm-hmm. Un tas, kuram bija tā dzimšanas diena, viņš ir reāli labs spēlētājs. Bet tajā reizē bija kāds cits, kuram mēs kā komanda apsveicām jubilāru jubilejā. Un cienījām, un es viņu cienot nedāvināju viņam iespēju saņemt labākā spēlētāja balvu, jo tajā reizē bija kāds cits. Tā apmēram. Tad no tā var secināt, ka tad jau pret mani gan jau arī tad viss bija pagodīgo, ja es tiku uz loku, un tad, tāpēc, ka es spēlēju. Tieši tā. Par to es arī gribu teikt, ka varbūt pat vēl vairāk. Kādreiz, es nezinu, kā citiem ir, bet dažkārt ir tā, ka pret savējiem ir vēl stingrāks. Viens no maniem audzēkņiem, Edmunds Bogdanovs, ir starptautiskās kategorijas tiesnesis. Kādreiz, ka viņš pēdējos gados, vēl diezgan sen tas bija, kādreiz, ka trāpījās, ka viņš man tiesā spēles. Mm-hmm. Man šķiet, viņš bija stingrāks pret mani nekā pret pretiniekiem. Un man šķiet, ka mēs kādreiz esam pārunājuši to, un viņš teica, jā, bet lai kāds nepadomā, ka es tev palīdzu. Principā es viņu biju tā audzinājis, vai ne? Ka tev pašam viss, un viņš man deva atpakaļ. Tev pašam viss jāizcīna. Tā. Bet tev varbūt ir palicis atmiņā varbūt kāds moments, nezinu, tu atceries, kā es ar pirmo reizi izgāju uz laukumā vai kaut kas tāds. Bet tas, ka es vienmēr biju ar vecākiem, tas tiešām tā arī bija. Jo, laikam, nenokomplektējās toreiz tas mans gads. Līdz treniņiem jāiet bija. Kā lai tev pasaka? Forši, ka tu atceries, ka tu biji tur. Un man laikam, man laikam tas bija, tas bija dabiski, ka tu tur biji. Tas nebija nekas tāds ārpus. Bet tu neatceries, es pati tā kā gribēju, vai tomēr tu man teici, ka man jāiet? Labs jautājums, nezinu. Es tiešām nezinu. Tu gribēji tāpēc, ka es teicu droši vien. Varbūt. Jā, handbols neatceros tagad, kad es pēdējo reizi esmu spēlējis, droši vien ļoti, ļoti daudz gadi pagājuši. Bet jā, mēs jau bišķiņ ieskicējām to manu nākamo jautājumu. Vai tev nebija grūti, un kā tu vispār nodalīji tās savas lomas, kurā brīdī tu esi treneris un kurā brīdī tu esi teicis? Jo tās ir tomēr it kā līdzīgi. Treneris arī tomēr ir kaut kādā ziņā autoritāte, audzina. Es kā tikko paveicu treneris, atceros arī pedagoģijas kursu. Tā, es par to arī pajautāšu. Bet jā, kā tu nodalīji tās, labi, tas, kas stingrāks, tas jā, bet kā tu spēji nodalīt? Kur ir tās kaut kādas robežas varbūt? Redz, tu man pazīsti 32 gadus, tātad tas bija atpakaļ, cik jau... Kādi 20 vismaz? Vairāk kā 20 gadus atpakaļ. 22, 23 gadus atpakaļ. Baigi žēl, ka tas neattīstījās līdz tam, ka es būtu varējis vēl tā vairāk to izbaudīt un vienmēr ir žēl, ka kaut kas jāpārtrauc ir un īpaši sportā. Es laikam neatbildēšu konkrēti par tevi, bet zālē ir sporta zālē, tas ir tavs audzēknis. Kādā brīdī tas ir tavs spēlētājs.
Un laikam, ka visas pārējās lietas atkāpjās tajā brīdī. Un varbūt, ka kāds var teikt, ka tā nav tāda viengabalaina dzīve kopumā, bet es tiešām domāju, ka operā ir jāsēž vienā veidā, kā skatītājiem, sporta sacensībās pavisam savādāk. Un tagad, kā tu jūti, es runāju ļoti mierīgā balsī. Bet tad, kad tā telpa ir 800 kvadrātmetri, un tad, kad tur skan 20 bumbas pret zemi, nu, tev nav variantu, vai ne? Tev kaut kā bišķi savādāk ir jārunā, vai ne? Es nesen satiku kādu treneri, kuram uz muguras bija tāds arī uzraksts. Es nekliedzu, es skaļi runāju. Tā. Jā. Bet es laikam no taviem 3 bērniem esmu vienīgais bērns, kurš handbolu kādreiz spēlējis. Jā. Jā. Nu, re, vismaz vienu var ieskaitīt. Es domājot arī par to manu izglītības izvēli un tādu manu karjeras ceļus. Īstenībā tagad, kad es gatavojos šai sarunai, es atcerējos to laiku, kad mēs dzīvojam Liepājā. Un tie laikam bija sestdienu rīti, bet kaut kādu brīvdienu rīti, kad mēs braucām un taisījām kaut kādus treniņus mazajiem bērniem. Bija tāda lieta, cik man bija gadi un kas tie bija par bērniem, to es neatceros. Jā, mēs braucām uz vienu ļoti maziņu zālīti. Jā, viņi bija tiešām ļoti maziņi. Visticamāk, ka tu palīdzēji viņus apģērbt un pārģērbt tos bērnus. Faktiski tā varbūt bija tas, kas tagad ir diezgan populārs un notiek daudz, ka 3-gadīgi, 4-gadīgi, 5-gadīgi bērniņi rotaļājās, apgūst kādas iemaņas, kustību. Un vienkārši arī toreiz, Anna un Armands nav trenējušies handbolā, bet tajā bērnu pulciņā viņi bija. Un tā mēs tur darbojāmies. Jā, man liekas, šķiet, ka tehnikuma tādā mazā sporta zālē. Ļoti maziņa viņa bija, es atceros. Jā, bet pārsteidzoši bija diezgan daudz bērnu, vai ne? Jā, un es domāju, ka gan Armandam, gan Annai tie treniņi nāca par labu. Jo ir kaut kāds vecums, kurā tās pirmās iemaņas ir jāapgūst. Un pēc tam vēlāk apgūt jau ir pa vēlu. Vai ne? Jā. Labi, Armand, mūsu ģimenes bērniem, taviem māsām un brālim un tev nav bijušas problēmas, ka pietrūkst, kur socializēties, vai ne? Bet daļai no tiem bērniem toreiz tā bija arī vieta, kur socializēties, vai ne? Kur sadalīt to balonu. Mēs diezgan daudz ar baloniem. Es atceros, mēs ar bumbām arī tad braucām. Ar bumbām varbūt arī, jā. Bet jā, kādas rotaļas spēlēt. Un ja mēs pie tā esam atpakaļ, tad tā bija viena no tām retajām reizēm, kad man patika nodarboties ar rotaļām. Pa lielam man patīk trenēt pa īstam. Un tad, ja ir runa par bērniem, es zinu ārpus jautājumu. Bet, ja ir runa par bērniem, tad pie manis, es domāju, paliek tie bērni, kuriem patīk spēlēties, spēlē rotaļā, ka mēs pa īstam sportojam. Tā. Un tad tā nav rotaļa, bet tā ir spēle, ko mēs spēlējam, mēs daram pa īstam. Tā. Savukārt tās reizes, kad mēs darbojamies ar tiem bērniņiem, un tu man palīdzēji, tur bija vairāk rotaļas, lai attīstītu kādas kustību iemaņas, sadarbības iemaņas. Es vienkārši arī domāju, tas jau noteikti arī man ielika kaut kādus pedagoga pamatus. Ne pedagoga, bet arī uz tā pašu, nav noslēpums, kas jau gadiem strādāja ar uztura treneris, kas arī, šis bija tas
fitness treneris bija pēdējais tāds punktiņš, ko man vienkārši vajadzēja vēl pielikt klāt. Es domāju, ka noteikti, ka tas jau arī kaut kas, kas bērnībā ir bijis darīts. Labi, mums tie sporta veidi, teiktu, ir diezgan atšķirīgi, bet tāpatās tas ceļš un tā virzīšana uz tādu fizisko, noteikti arī garīgo, ja nemazāk svarīgi tāda virzība. Ka tas noteikti ir atstājis tādu lielu ietekmi, es teiktu. Bet mēs arī visādi sporta spēles rīkojām un kaut ko tādu arī taisījām. Jā, tā bija atkal nākamā lieta, bet jebkurā gadījumā lūdzu izkopē šo te lielu ietekmi. Tas tam man tā kā ordenis. Tā kā. Redzi, ko atnāc un dzirdi, ka tomēr ir bijusi liela ietekmi. Noteikti. Tās mazās lietas jau viss, kas ir bērnībā bijis, tas jau viss jau skaitās iekšā. Bet, tās sporta spēles mēs rīkojam. Bet kā tev vispār ir, ka tu zini, ka tavs bērns, tev kā tētim, ka tavs bērns ir, aizgājis, negluži varbūt to pašu ceļu, es teikšu, diezgan paralēli. Es nezinu, cik daudz handbolisti nodarbojās ar spēka darbu. Droši vien, kad arī ir. Pieaugušie daudz, protams. Jā, bet tāpēc es arī ņēmu fitnes, jo tur var visiem pielikt. Nē, es domāju, ka tā ir daļa no handbola, un es domāju, ka lielākā daļa handbola treneru vai sporta spēļu treneru, viņi sapņo par to, ka daļu no treniņa laika varētu uzņemties fitnesa vai fiziskās sagatavotības treneri. Jo tu kā handbola treneris, tu saproti, ka ir kaut kādas lietas, kuras tev patīk, kuras tu saproti, tehnika, taktika, man arī patīk psiholoģija, bet ja man jābūt godīgam, es to daru ar lielu piespiešanos, arī fizisko sagatavotību saviem audzēkņiem. Un es domāju, būs ļoti maz sporta spēļu treneri, kuri teiktu, ka nē, man nevajag nevienu. Nevajag laika presu uztaisīt. Jā, vai ka man nevajag kolēģi palīgā, kurš ir fitnesa vai, taču paskatieties uz jebkuru profesionālu komandu, uz jebkuru izlasi. Kādreiz pat varbūt ir vairāk fizioterapeiti, fitnesa speciālisti, un dažkārt protams, dēļ tā, lai iekonomētu līdzekļus, tiek meklēts cilvēks, kurš var vienlaiks būt gan fizioterapeits, gan fitnesa speciālists. Un kaut kādā ziņā, es domāju, arī tavi klienti iekonomē līdzekļus uz to, ka tagad viņi varēs nākt pie speciālista, kurš ir uzturu speciālists un fitnesa speciālists. Noteikti. Kā reāli? Ja tev klients uzprasīs padomu par to sfēru, kur tu esi tagad apgūvis mācībās, tu taču neteiksi, neziniet, atnāciet vēlāk. Atsevišķi. Tu noteikti viņam sniegs. Un varbūt atkal sadarbība ilgs, jo tu varēsi to darīt atkal, ja ne nākošajā līmenī, tad plašāk. Vai ne? Kaut kā tā. Bet kā tev vispār bija, ka tu, es nezinu, tu gan jau, ka no mammas uzzināji, ka viņa tev pateica, ka es iešu mācīties uz treneriem. Vai es tev pati pateicu, vairs neatceros. Bet, es dabūju to papīru, kā tā bija forši. Kolēģi. Vai konkurence? Nē, galīgi nē. Nē, pilnīgi noteikti nē. Nē. Kā konkurence? Fitness treneri noteikti nav konkurenti. Jā. Bet kas ir interesants, atceros, ka es rakstīju to gala darbu, ka mums tur bija jāņem ārā taktiskā daļa. Kā fitnesistiem, kas atkal jums ļoti, vai ne, kā handbolā tur taktika, tehnika, labi, tehnika mums arī ir svarīgi. Tas arī noteikti. Bet, tu šobrīd strādā ar bērniem. Jā. Cik gadīgi tev ir?
No 1. līdz 7. klasītē. Jā, sports skolotājs. Jā, pareizi aizmirsu pateikt, ka tu esi sports skolotājs. Nē, tas arī, tas tieši handbols arī. Jā. Handbols arī no 1. klases? No 1. līdz 7. klasē handboliņš un, jā. Un kā sports skolotājs? Līdz 5. klasē. Līdz 5. klasē. Bet, tu noteikti redzi tos bērnus, redzi to, kā viņi kustās, kustību paterni, ja, un tas viss. Ko tu redzi, kas ir tās tendences, pie kurām mums, kā vecākiem, būtu jāpiedomā? Jo, skaidrs, atkal pa manu lauciņu, to mēs redzam, ka šobrīd liekais svars bērniem ir ļoti liela problēma, īpaši mazā vecumā, un tā tendence turpina pieaugt. Bet jā, kāpēc vajadzētu vispār bērniem sportot un nevajadzētu rakstīt tos atbrīvojumus, ja viņi nepienākās, teiksim tā. Ir gadiem, bet ļoti, ļoti reti, ka tiešām nevar neko darīt. Jā, varbūt neatbildēšu tieši uz tavu jautājumu, bet mazliet filozofiski vai pat reliģiski. Es domāju, ka mums kā treneriem ir jāpalīdz bērniem un cilvēkiem atgriezties pie dabiskā. Pie dabiskās kustības, pie tādas, kā Dievs radot ir iedevis to kustību. Mums jau nevajag nekādu, vismaz manā sporta veidā. Tev vajag dabūt, lai tas bērns dabiski met. Viņš ir sasprindzis. Viņš ir sakumpis, viņš ir sašķiebies, viņam viss kaut kas cits ir. Cits starpā tajā grupā, kurā tu trenējies, bija meitene, kurai bija metiens, tieši metiens. Bija vienkārši tā, ka filmē un rādi. Un kas bija tieši ar to cilvēciņu, kas bija ļoti interesanti un sarežģīti vienlaikus. Tad, kad pārējiem bērniem es mācīju, arī tas cilvēks domāja, ka viņam kaut kas ir jāmaina. Un viņi savu perfekto metienu mēģināja mainīt. Labi, ne perfekto, bet tuvu perfektējiem, vai ne? Bet jā, jebkurā gadījumā es domāju, gluži tāpatās kā garīgi, mums ir jāatgriežas pie tā, kā Dievs mūs ir radījis un paredzējis. Tāpatās arī fiziski. Man kā trenerim nav jāiemāc kaut ko pretdabīgu. Man ir jāiemāc tieši tajā labākajā veidā to izdarīt, tā kā tas būtu dabiski. Vai ne? Un līdz ar to arī tas ir tas, jā, ko tu redzi, teiksim, sākot no vienkāršām lietām, ka uzlīmi istabā un lai bērns staigā ar taisnām pēdiņām, vai ne? Dažs ir lācīts ķepainīts, vai ne? Daži staigā tā kā Čaplins, vai ne? Tā, ļoti, ļoti atšķirīgi bērniem. Mums viņi ir jādabūna atpakaļ pie dabiskā, kas būs līdz ar to visveselīgākais, visvieglākais. Jā, tā, apmēram tā. Bet, jā, tas... Tieši kas? Es nezinu. Katram bērniņam atkal savas kaut kādas lietas. Bet tāpēc... Es nevarēšu tā pateikt, neesmu tāds speciālists, lai pateikt, ka tas ir gandrīz visiem bērniem, kas būtu jālabo. Tad, kad tu redzi to bērnu, tad tu centies. Labi, elementāri skrienot celīt celt augšā, nevis šļūkt, vai ne? Elementāra lieta. Un tu skaidri zini, ka beigās skriešanas ātrums būs atkarīgs no tā, cik tas bērniņš celīt augšā. Viss. Jā, tas arī ir ļoti interesanti. Tas, ko es savu bērnu, es viņus biežāk un es vairāk redzu. Tas pats, kas mans mazbērns? Jā. Tas ir tavs mazbērns. Ļoti interesanti bija. Es ļoti reti, ka
tupjos ar stieni uz muguras, bet viņš paņēma, protams, pa savu sportu, jā, viņš paņēma kaut kādu zaru, uzlika uz muguras un uztaisīja perfektu pietupienu. Nu tā, ka vispār tev nav kur perfekts dziļums, perfekti kājas, viss ideāli. Un tas, man liekas, ir tā, es teikšu, vecāka atbildība, jā, rosināt to bērniņu, tiešām iet un skraidīt, iet un darīt. Protams, vieglāk dažreiz ir iedot to pašu planšetu, to pašu telefonu. Man liekas, tieši tā, kā tu teici, diezgan muļķīgi, ka mums ir jāatgādina tas, ka jāatgriežas pie dabiskā. Vai ne? Tas liekas tiešām tik pretdabiski, ka mums tas ir jāpasaka. Jo mazam bērnam, viņš, es nezinu, man visu dienu mājās ir kustība. Tu dabūt pasēdēt, labi, ir kāds reizes, kad ir bišķi nogurums, tur dienas vidū vajag pastiņas paklausīties vai kas, bet tā visu laiku kaut kādas skriešanas, kaut kādi maratoni, tad tur ar skūteri un tas, jā, galvenais to nepazaudēt, un ja kādreiz aizmirstās paskatīties uz maziem bērniem, kā viņi kustās. Jā, tai pašā laikā arī, dažiem tomēr fizioloģiski ir kaut kas ir jāpalabo, vai ne? Jā. Galu galā vienkārši kaut kur ir kāds savilkts muskulīts vai kaut kur vajag, lai tā saitīte ir bišķiņ brīvāk, vai ne? Mm-hmm. Tā, un jā, lielā mērā arī tas, kā bērns redz, kā viņam tuvumā esošie pieaugušie, kā viņi pārvietojās. Ja pieaugušiem kurpi vai ne? Tad bērnam arī tā lielākoties būs tā, ka bērns arī šik taisīs, vai ne, ar kurpēm. Tā, teiksim, ja tu saki pietupiens ar ideālu muguru, vai ne, ja tas nav noķerts pašā bērnībā, tad lielākai daļai, teiksim, jau tad, kad ir tīņu vecums, vai ne, kad tu tiešām dod svaru stieni, un saka, tur taisni muguru, tad viņiem liekas, ka tā mugura ir, ka tad viņi ir izliekti, kad ir taisni. Cilvēkam arī, cilvēks nevar redzēt sevi no malas, ja viņš nav kādu citu no malas redzējis, pareizi darām, vai ne? Un tad vai nu ir kāds pieaugušais, kurš to nodemonstrē, vai galā ir video, vai ne? Un lai nu kas, bet bērni filmē visu savās smadzenēs. Un tādā ziņā atkal, ja mēs runājam par pedagoģiju, tad ļoti atšķirās, kad tu esi treneris 25 gadu vecumā un kad tu esi tuvu pie 60. Tad, kad tu esi 25, tu visu rādi. Vienkārši visu rādi. Tad, kad tu esi tuvu pie 60, tev ir jāiemācās izstāstīt. Un pārsteidzoši ir jāiemācās lietot tehnoloģijas, lai parādītu, vai ne? Citādāk var sanākt tā, ka tu saki, mēs taču lecam pāri pa 2 soliņiem, turpat pakaļ pliometriski bez apstāšanās. Un tu pārlec rādot pāri, un tev ir sajūta, ka tavs kājas ir kaut kādā betona masā iestigušas, un tu netiec atpakaļ. Vienkārši tu netiec atpakaļ. Tūlīt būs pagaidiet. Un tas viss notiek tur tajās smadzenēs kaut kādos, mirkļos, un tad tu sakopo visu, ko tu vari sakopot, un ne jau ļoti pliometriski, bet tu tomēr tiec atpakaļ. Tā, kaut kā tā. Jā, tā kā ir zināmā mērā atkal ir jāmācās, kādā veidā to var mācīt. Bet jebkurā gadījumā ir ļoti, ļoti svarīgi tas, ko bērns pusaudzis redz. Tas arī uz ēšanu attiecās. Tieši tā, tādu šķīvīti, kā viņš redz, vai pat ne šķīvi. Ko mamma tēta ēd? Pat nekā ēd, pat kā apsēžās pie galda. Ja mamma ar tēti sēž ar sāniņu, televizors ir tur un kājas ir uz to pusi un sēž ar sāniņu, vai kādreiz varbūt vienkārši dzīvoklis ir tiešām šaurs un tā ir jāsēž, tad tas bērns tā arī sēž, tad, kad viņam ir ērti apstākļi apkārt. Un tev viņam ir jāiemāc un jāsaka, paklausies, tagad tev ir ērts galds, ērts krēsls, tu vari apsēsties pareizi, kārtīgi un kārtīgi paēst. Jau sākot no tā,
Vai ne? Varbūt, ka tam bērnam tiešām varbūt, ka tā nav pieaugušo izvēle, bet ir konkrētie apstākļi, ka viņiem pie galda ir jāsēž puspagriezienā, piemēram. Vai ne? Protams, par to, kas ir uz šķīvi, vai ne? Un ja godīgi, tad šī ir lielāka cīņa nekā sporta zālē. Šī ir nesamērīgi lielāka. Mamma samaksā, neatceros konkrēti, bet pieņemsim 16 eiro par Zviedru galdu pusdienām uz kuģa, dodoties uz Zviedriju, ko paņem bērns? 2 kartupeļus un kečupu. Pa 16 eiro. Tā arī. Kaut kā tā. Nu jā, tas viss tiešām nāk no ģimenes, un tas ir skaidrs. Bet jā, kas tavuprāt ir tās svarīgākās prasmes, ko bērniem iedod sports? Kustība, drošība kustoties, sadarbība. Un tā nav prasme, bet īpašība, nepadošanās. Es domāju, ka tā ir viena no vērtīgākajām lietām. Strādāšana līdz galam. Vienalga, vai tu esi plusos, plus 10 vai mīnus 10, bet tu strādā līdz galam. Un kā kādreiz teica dīžais basketbola treneris Raimonds Karnītis, ja tu 99 reizes nemēģinās no mīnusiem atspēlēties, tad tu to vienu reizi neizbaudīsi, ka tu esi no tiem mīnusiem atspēlējies. Tev vienkārši, un tas ir tas, ko sportā ir jāiemāc, ka tu nepadodies, ka tu esi gatavs no mīnusiem atspēlēties. Un tad, kad tas sanāk, tad ir ko svinēt. Vai galu galā tev sanāk, ka tu neesi nonācis mīnusos, un to tu svini. Nu jā, arī jā. Bet skaidrs ir viena ir tā sadarbība, tieši par bērnu sportu turpinot, viena ir tā sadarbība bērnam ar treneri, tad ir nākamais ir bērns un vecāki, bet ir arī tas trīsstūris, kur ir treneris, bērns un vecāki. Tu strādā ar ļoti daudziem bērniem un noteikti ar tikpat daudziem vecākiem. Es gribētu cerēt, ka visiem vecākiem interesē, kā viņi bērniem iet treniņos. Tātad man leiputrija. Bet kas ir varbūt tās lietas, ko tu ieteiktu vecākiem, kā vislabāk atbalstīt to savu bērnu, jo situācijas mēdz būt ļoti dažādas. Varbūt tā, ka bērns pēkšņi izdomā, ka viņš vairs negrib iet uz treniņiem. Protams, tur kaut kas var būt. Jā, kā tu varbūt ieteiktu vecākiem būt atbalstošiem pret bērniem? Kas būtu varbūt tie paņēmieni vai kaut kas? Jā, tu zini, bet klausītāji, kur varbūt pirmoreiz redz mani, mēs viņiem varam pateikt, ka es esmu arī diezgan ilgu laiku par sporta kapelānu darbojies. Un Londonas Olimpiskajās spēlēs arī bijis. Londonas Paralimpiskajās, jā. Un kapelāns tas ir cilvēks, kurš rūpējās par cilvēka garīgām un emocionālām vajadzībām. Un sportistiem bez šaubām tādas arī ir. Un man ir bijusi kāda saruna ar samērā veiksmīgu sportistu. Nevis samērā, bet ar veiksmīgu un samērā augstu sasniegumus ieguvušu sportistu, kur par attiecībām ģimenē, tad, kad mēs runājam, tam cilvēkam ir asars acīs, un viņš saka, nevienu reizi viņi nebija uz manu spēli. Nevienu reizi. Un tā kaut kā, vai ne? Kaut kā tā. Vai ne? Un tas ir pieaudzis cilvēks, kuram ir panākumi, kurš pelna ar to naudu. Un viņam tas sāp. Principā, varbūt es atklāšu kaut kādu noslēpumu. Mēs vīrieši īstenībā lielākoties visu darām tāpēc, lai tas patiktu vienai sievietei, un bērni visu dara tāpēc,
lai tas interesētu vecākiem. Nu tā. Kaut kā tā, vai ne? Un, nu jā, nu būt kaut vai uz tām sacensībām. Man šķiet, ka tas būtu, nu, samērā dabiski. Nu, protams, ir darbs un ir viena un cita lieta. Jā, bet acīm redzot, jā, ir daļa vecāki, kuri varbūt paši to bērnībā ir piedzīvojuši vai gluži pretēji nav piedzīvojuši. Jo mēs darām vai nu tāpēc, ka mēs to esam baudījuši, vai nu izējot no pretējā. Īstenībā atkāpe būs neatbildot vēl uz tavu jautājumu. Kaut gan es atbildēju uz tavu jautājumu. Īstenībā, kāda bija viena no manām motivācijām sākt strādāt par treneri? Un tā motivācija bija tāda. Ir lietas, kuras darīšu tā, kā darīja mans treneris. Un ir lietas, kuras es nekad nedarīšu tā, kā darīja mans treneris. O, šis man paši to jāpadomā, jā, zinām. Bet īstenībā tā ir, jā. Zināmā mērā tas ir arī tas, ko pieaudzis bērns var pārdomāt, kas ir tas, ko es paņemšu no savas ģimenes. Un vienmēr gribēšu darīt tā, kā mūsu ģimenē, tur, kur es uzaugu. Es gribēšu, lai arī te, kur mani bērni aug, tā ir. Un kas ir tas, ko es negribu? Kas nebija forši? Un tā lieta var attīstīties. Es ceru, ka tas, kas nebija forši, nav daudz. Tas skaties uz mani, jā. Nu, jā. Nē, nu bija jau tā. Es ticu, ka arī mans bērns par to teiks, ka bija tāds lietas, kas nebija forši. Nu, tā ir. Nu, jā. Un pat varbūt tie bērni saka, ka tas nebija forši, un tu varbūt ar labāko motivāciju to esi darījis. Vai ne? Bet ja mēs runājam konkrēti par kaut kādām lietām, kas man nāk prātā attiecībā uz manu treneru, un manam trenerim bez šaubām bija, es esmu pie daudziem treneriem trenējies, bet manam trenerim bez šaubām bija uz mani Kārlis Dzenis. Bez šaubām bija uz mani ietekmi, jo visur, kur ir kaut kādas aptaujas, tur ir 2 cilvēki, kuriem ir uz mani ietekmi. Tavs opis un mans tētis un mans treneris. Tās aptaujas, kur par bērnību iet runa, vai ne? Un bez šaubām, ka Oma arī, vai ne? Bet tā, tur, kur ir tādas aptaujas, tur šie 2 cilvēki nāk ārā. Nu jā. Un jā, man ir kaut kādas pat konkrētas lietas, kuras es zinu, ka es tā negribu darīt. Vai ne? Nu tā. Un ja mēs runājam atgriežamies pie vecākiem, mīliet savus bērnus un interesējieties par to, ko viņi dara. Atkāpēji atkal vēl mācījos Liepājā, ir 8. marta koncerts Liepājas 1. vidusskolā, un mēs dziedam priekšā, un es neredzu, kur ir mamma, jeb tava Oma, un es nesos lejā, un aizeju, ejot pretīm uz tramvaju, aizeju līdz tirdzniecības centram Kurzeme. Tas ir, puskilometrs vismaz, un gaidu tur. Un man ir tikai viens cilvēks svarīgs, tad, kad es esmu tajā koncertā. Un, protams, pēc kaut kāda laika es nāku apakaļ un izrādās, ka mamma tomēr ir tur. Es viņu vienkārši neesmu redzējis. Tur vēl telefona nebija. Nē, protams, nekas nebija, protams. Un es vienkārši esmu pametis visu koncertu, un gājis līdz tramvaju pieturai pretī mammai. Viss. Tā. Man tanī brīdī, acīm redzot, nebija svarīgi, ka tur ir pilns ar cilvēkiem. Acīm redzot, tur bija pilns, ja es savu mammu neredzēju. Man nav svarīgi, ko skolotāji domā. Kur ir mana mamma? Vai ne? Tas arī viss. 8. martā kādreiz padomu laikos māmiņas diena. Tā sieviešu diena labajā izpausmē bija arī mātes diena. Jā, par to atbalstu es pilnīgi noteikti pieeju. Bet tavuprāt, vai atbalsts var būt arī
tajā brīdī, ka es, piemēram, piekrītu bērnam, ka viņš pasaka, ka viņš negrib sportot. Un es viņam pasaku, ka jā, es tev saprotu, tu negribi. Sarežģīti. Vai tas atbalsts būtu tajā brīdī, es viņam teiktu, nē, tev tāpatās ir jāiet. Jā, tā viena lieta, es domāju, ka sportā noteikti vajadzētu rēķināties ar sezonu, jo ar tevi arī, īpaši, ja tas ir komandas sporta veids, vai ne? Jo ar tevi arī rēķinās, vai ne? Ja es atceros savu bērnību, man principā bija inventāra numurs sporta zālē man virsū, jo es tur biju gandrīz vienmēr. Bet dažreiz tu guli mājās un tev ir slinkums aiziet. Tad, kad tu esi aizgājis, tad jau ir ok. Bet tā ir ar daudzām lietām. Ja? Nav jau problēma tad, kad tu esi fitnesa zālē. Vispār nav. Ir problēma aiziet. Dažreiz ir. Es vakar ēdu brokastīs pupiņas ar tofu un nebija labi. Jā, tas ir cits stāsts. Nav problēmas aiziet. Nav problēmas tad, kad tu esi, nezinu, baznīcā. Ir problēmas aiziet līdz turienei, vai ne? Tā. Un tādā brīdī gan vajadzētu tam bērnam mēģināt palīdzēt. Bet, tā bez šaubām ir sāpīgā tēma treneriem, vai ne? Tādiem, kam rūp, jā. Treneri laikam nepiekritīs, ka, ja tev vairs nav interesi, tad redzi, dažreiz man ir bail, ka līdz ar to mēs audzinām pametējus. Un ja viņš pametīs vienu sportu, pametīs otru sportu veidu, pametīs trešo sportu veidu, pametīs ceturto, kas būs nākošais, ko viņš pametīs? Vai ne? Tā. Un tāpēc... Jā, varbūt, ka risinājums un feature ir tajā, ka nevis es pametu šo sportu veidu, bet manas iespējas, mana atbilstība, mans talants ir lielāks mūzikā. Es nevis pametu sportu, bet es realizējos mūzikā. Tas to par čelu velc, jā? Es atstāju čeli, jā, sporta dēļ, bet tas būtu labs risinājums, ka nevis es aizeju no šejienes, bet es esmu tur. Un tāpēc es vairs nevaru paspēt šeit būt kvalitatīvi, vai ne? Un tādā ziņā, piemēram, individuālie sporta veidi atkal ir ar savu pienesumu. Un tas pats fitness, vai ne? Tu vari būt izcils operu mūzikā, un tev vienalga vajag fitness. Jo operā, lai tu būtu formā, vai ne, un lai tu tur varētu visu dziedāt, un tev vajag normālu fizisko kondīciju, vai ne, bet redz, uz fitness tu var aiziet sev ērtā laikā. Pašlaik pat arī Rīgā ir diennakts, vai ne? Jā. Tad, kad es pirmo reizi Anglijā ieraudzīju naktī kaut kādos, kāpēc es biju 11. Londonā, tāpēc, ka es gāju no savas mājiņas mājās paralimpiskajās spēlēs, ka es ieraudzīju, ka tur logā skrien uz celiņu, es domāju, kas ar mani noticis, vai ne? Bet tādā ziņā redz, individuāliem sporta veidiem ir atkal savi plusi. Un būsim godīgi, ir daļa cilvēku, kuri ir nodarbojušies ar komandas sporta veidu, un tad, kad viņu darba dzīve, ģimenes dzīve ir tāda, ka viņi nevar regulāri būt tur, kur ir pārējie kopā. Viņi izvēlās citas iespējamās fiziskās aktivitātes. Tu sāki runāt par tiem operdziedātājiem. Es pilnīgi iedomājos, kurus vingrinājumus operdziedātājiem vajadzētu. Redzi? Jā. Mēs pavisam nesen runājām ar mammu, ka kāda cilvēks atnāca pie fizioterapeita un bijis ar smagām iesnām un klepu.
Un fizioterapeits viņam tajā nodarbībā iedevis elpošanas vingrinājumus. Un nākošajā reizē klients atnāk un viņam nav problēmas ar klepu un iesnām un var turpināt strādāt ar to vajadzību, kas ir. Vai ne? Jā, tas ir, man liekas, tādas divas lietas, ko mēs bieži vien aizmirstam, arī kā treneri, elpošana un pēdas. Tādas divas lietas, kas man liekas. Un, jā, elpošana, ko es arī pat īstenībā dažreiz aizmirstu. Tas ir ļoti tāds, īstenībā pirmajos treniņos vajadzētu iemācīt elpot. Atkal atgriezties pie tā, kā radītājs mūs ir radījis. Vai ne? Tā. Jā, un īstenībā vajadzētu kādu elpošanas treneru atrast vai kaut ko novadīt seansu podkāstā. Kā tev liekas, vai tu kādam esi tas treneris, tā kā tev bija Kārlis, jā? Kā tev šķiet, vai tu uz kādu esi atstājis tādu ietekmi, kā uz tev atstāja tavs treneris? Es gribētu, lai būtu vēl, protams, ka es gribētu. Varbūt, ka ir. Zin kā, arī pavisam varbūt pēdējā gada laikā ir bijušas kādas sarunas ar pāris bijušajiem audzēkņiem, kur viņi tev gluži varbūt tur taisnā tekstā tur tā nesaka, bet jā, ka tu saproti, ka kaut kāds iespējas ir. Bet tu arī joprojām diezgan daudziem saviem audzēkņiem komunicē arī pēc gadiem, jā. Es gribētu vairāk, bez šaubām. Es gribētu vairāk. Jā. Kaut kādā ziņā jau arī kapelāna, sporta kapelāna pienākums. Sporta kapelāna pienākums jau nav strādāt ar sportistu viņa slavas zenītā vienīgi. Īstenībā smagākā sporta kapelāna daļa sākās tanī brīdī, kad ir pabeigts lielais sports, vai ne, un vēl stipri pēc tam arī varētu būt iespēja strādāt strādāt, būt blakā. Tā kaut kā. Bet tev tā pieredze diezgan liela, 38 gadi, tas nav maz. Varbūt tāds viens spilgtākais tavs trenera moments, kad tu saproti, jā, šis ir brīdis tāds, ko es atcerēšos visu dzīvi, un šis ir mans tāds spilgtākais. Ne, tas, ka es biju uz laukuma, tas jā, to es saprotu, bet neskaidot to. Ir daži konkrēti. Ja mēs nerunājam par emocionāliem, bet tādiem treniņu mirkļiem ir daži konkrēti vingrinājumi. Tu sagatavo treniņu, un tu gribi kaut ko panākt. Lai tas audzēknis dara to vai to vai to. Un tu dod tos vingrinājumus, un viņš to nedara. Un tad ir kaut kādas konkrētas reizes, un visos tajos gados viņas nav nemaz tik daudz, ka tu pēkšņi izdomā, jā, bet es viņam vēl likšu darīt tā. Un tad aiziet. Un tad aiziet, vai ne? Piemēram, ir kaut kāds konkrēts. Un bez šaubām tādā ziņā sportspēļniekiem, treneriem ir tas baudījums, ka spēles laikā tu jau visu laiku domā, ko mēs varētu vai atkārtot no veiksmīgā vai kaut ko jaunu. Un bez šaubām tās foršākās reizes ir tās, ka tev pēkšņi nevis pēkšņi, bet ka tu redzi, kas notiek, un tad tu saproti, jā, bet jādara vēl tā. Vai ne? Un tad tādas reizes ir, jā. Un tad tu tos vingrinājumus, tad tu viņus atkal lieto, vai ne? Pēc tam jau pie nākošiem bērniem vai audzēkņiem. Un tā laikam ir tas ir laikam tas, kas saucās pieredze. Vai ne? Pa to laikam. Un arī pieredze ir tā,
ka tas, kas varbūt kādam citam trenerim ir sanācis, un kādam audzēknim ir strādājis, tev nesanāk, un kādam tavam audzēknim nestrādā. Jo iespējams, ka ir kaut kāda pavisam sīka nianse, vai ne? Kuru, teiksim, piemēram, man ir viens vingrinājums, kur es dodu audzēknim bumbu aiz muguras, un tad es un lai viņš var izpildīt metienu, lai alkonīts un roka strādā. Un teiksim, tu nonāc pie tā, ka tu nevis vienkārši dod, bet tu piespied pie muguras to bumbiņu, vai ne? Tā. Tad, kad tu piespied pie muguras, tad strādā, vai ne? Tad, kad tu iedod varbūt šitādu gabalu nost no muguras, nestrādā. Tā. Jā. Nekad nav garlaicīgi, visu laiku, kas jāizdomā. Principā ir interesanti, jā. Bet kāpēc tieši handbols? Tas, man liekas, nav tāds populārs sporta veids, jo tad, kad es arī, kad es ieraugu, ka kāds ir spēlējis vai spēlē handbolu, tad man liekas, tas noteikti ir kāds pazīstamais. Tad noteikti tētis viņu pazīst. Vai tad noteikti tētis viņu zina, jā, un vai kaut kādā spēlēs vai kaut kur vai kaut kas. Jā, kāpēc tieši, parasti džeki tur basketbolu, futbolu, bet kāpēc tieši handbols? Jā, Liepājā sāku trenēties pie treneris toreiz uzvārds Lāce, un tagad Jureviča. Treneriem mēs bijām pirmā grupiņa, man šķiet. Pati pirmā? Pati pirmā, jā. Jauna, skaista treneri, man šķiet, mēs visi puikas bijām iemīlējušies viņā, un no tās treneris, protams, šo to droši vien arī basketbolā iemācīja, jo kaut kas jau arī vēl tagad ir kaut kādas iemaņas palikušas, bet tā bija treneri, kur, ja tu nāc uz treniņu, tad tev ir jāaiziet muitai cauri. Muitā pārbauda, vai tev ir tīras apakšbiks, dvielis, ziepas un zeķītes. Ir laipni lūgts uz treniņu? Nav? Sēd malā. Jā, tā bija treneri, kas iemācīja iet dušā elementāri pēc līdz, treniņa. Domāju, uzvelk tās apakšbiks. Nē, līdz somā tu atrādi savu somu, pirms tu eji ģērbtuvē, tu atrādi savu somu, ka tev ir ko pēc tam pārvilkt, pēc dušas. Jā, es domāju, tiešām viņi visiem. Un tas nav nemaz tik viegli 1. 2. klases bērniem. Tas nav viegli 6. 7. klases bērniem iemācīt un likt. Un es pat teikšu laikam, ka ja tu 1. 2. klasē neesi iemācījis, tad 6. 7. tev ir jāliek. Iet dušā pēc treniņa, vai ne? Šis, man liekas, tāds aktuāls temats arī tagad un pieaugušo vidū. Pārsteidzoši. Pārsteidzoši, vai ne? Lūk, tā kā bija treneri, kura ielika arī savu pienesumu arī manā attīstībā, gan basketbola, gan sporta higienas. Un vienkārši aizgājām uz Mārupu, un tur vienkārši bija es mācījos Mārupas vidusskolā. Un tur vienkārši bija treneris Dzenis un vienkārši bija handbols. Un pirmie mēneši man bija kaitinoši, sāpīgi, jo tad, kad viens basketbolists nokļūst handbolistu vidē, tad viņam liekas, ka visu laiku ir piezīme pret mani visu laiku, un neviens to netiesā. Bet izrādās, ka tas ir handbols, un ir viss savādāk. Tas kā interesanti, es nezināju par basketbolu, arī biju aizmirsos. Divus gadus, notrenējos basketbolā. Handbols, es domāju, lielākoties tā arī ir. Handbols nav apzināta bērnu vai apzināta vecāku izvēle. Handbols ir atbilde uz to, ka ir kāds handbola treneris, un loģistika ir salīdzinoši vienkārša nokļūšanai uz šiem treniņiem. Kā mans dēls, jau tavs mazdēls saka, viņš tā, ja tur opis kaut ko nezinās handbolā, viņš var man pajautāt. Es tur zināšu, viņš jā. Es mēģināšu to atcerēties, tad, kad man būs kāds jautājums. Taču par fitness treneriem arī tur manai kaimiņiem arī to pašu teica, ka ja kaut ko vajag, tad var pie viņa vērsties arī.
Tā kā, kas zina? Jā. Kas zina. Un dažkārt jau gadās arī pat treneri, kuri paši nav tā īsti nodarbojušies ar to sporta veidu, kuru viņi trenē. Un tur ir savs mīnus un savs pluss atkal. Mīnus ir tas, ka kaut kāda pieredze trūkst, bet pluss ir tas, ka ir pavisam kaut kāds svaigs skatījums. Un varbūt, ka tieši tie ir tie treneri, kuri ienes kaut ko pavisam jaunu vienā vai citā sporta veidā. Jā, tas, ko tu man attavs atmiņā, kāpēc aizgāju uz riteņbraukšanu, protams, viens ir tas, ka vīrs brauca, bet otrs, ka es gribēju pats saprast, kā tad ir tā želejas apēst, tad, kad tu brauc ar to ričuku, un tev vēl ir jādomā, kā uz tā riteņa noturēties. Jā, tas tā interesanti. Mēs tā forši paceļojām gan pa pagātni, gan pa tagad, un tādas labas tēmas izrunājām. Tā kā es tev teikšu, šodien paldies. To, ka tu brauc pie manis, ciemos šo studiju. Bija prieks būt pie tevis. Jā, es domāju, mēs tādas labas lietas izrunājām. Cerēsim, ka kādu tas iedrošinās un kādam noderēs. Noteikti. Paldies visiem, kas klausījās. Un tad tiekamies nākamajos podkastos. Visu labu!